Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība Ars. Sveicināti šajā jaukajā rītā. Ceru, ka esat ērti iekārtojušies, lai būtu kopā ar mums. Mana šīs dienas viešņa ir Kristīne. Sveicināti! Sveiki! Varbūt nedaudz pastāst par sevi. Es esmu Kristīne, strādājoša Kristīne. Strādāju valsts pārvaldē. Jā, tāda nu es esmu. Jauna, skaista. Nolēmu atnākt pie jums ciemos. Nu tad kāpēc tu esi atnākusi? Kāda ir tā problēma, kur tu vēlētos atrisināt? Pirmām kārtām, kāpēc es vērsos pie jums, ir manas ādas problēma. Jau vairākus gadus cīnos ar aknes problēmām, un tieši to arī vēlējos ar jūsu palīdzību atrisināt. Tādas papildus problēmas būtu noteikti arī vairāku gadu garumā. Man jau krīt iet auss. Vai tā pašai ir nojausma, kāpēc tas tā ir? Godīgi sakot, nē, tāpēc, ka neviens no ārstiem līdz šim man nav spējis pateikt, kāpēc tas tā notiek. Esmu veikusi dažādus izmeklējumus līdz šim, un nē, tas nav novedis ne pie kā. Tam nav bijis kādas traumas vai kas tam līdzīgs? Tieši šajā saistībā nav bijis. Un tas vienkārši sākās, teiksim, tā pēkšņi pirms vairākiem gadiem, un ir grūti pateikt, kam dēļ tas tā notika. Tas ir diskomforts noteikti. Noteikti. Tātad ar mūsu raidījumu starpniecību tu vēlies šo problēmu atrisināt? Jā, tas būtu ideāli. Nu ko, Kristīne, es ceru, ka mēs tev varēsim palīdzēt abos gadījumos. Jā. Nu ko, skatītāji, palīdziet kopā ar mums! Ierodoties Kapitāla klinika Rīga, Kristīne ir optimisma pilna un ar prieku dalās savās sajūtās. Es esmu pilna sajūsmas, tā varētu teikt. Sagaidu pozitīvas emocijas, sagaidu pārvērtības. Zinu, ka viss būs labi. Kristīne jau gaida ģimenes ārsta Dr. Gulbe, kur uzklausīs Kristīnas sūdzības un sastādīs turpmāko izmeklējumu plānu. Labdien, Kristīne! Labdien! Pastāstiet, kāpēc jūs esat šodien atnākusi pie ārsta uz vizīti? Pirmām kārtām noteikti tās būtu manas ādas problēmas. Es vēlētos uzzināt, kā es varētu uzlabot savu ādas stāvokli, jo es saprotu, ka tas noteikti nav tikai ārējais, ka es aiziešu pie kosmetologa un viss būs kārtībā. Varbūt jūs varētu dot kādus ieteikumus ar manu iekšējās organisma vides sakārtošanu. Tas būtu mans galvenais problēma. Vizītes laikā ģimenes ārste Dr. Gulbe iepazīstas ar Kristīnas jau iepriekš veiktajiem izmeklējumiem, uzdod sevi interesējošus jautājumus un sastāda turpmāko izmeklējumu plānu. Pirmais solis savu veselības stāvokļa izzināšanai ir asinsanalīžu nodošana, ko Kristīne ātri un ērti veic uz vietas klīnikā. Analīžu rezultāti būs gatavi jau nākošajā dienā. Bērnībā Kristīne iegūta traumu, kā rezultātā šobrīd ir sāsinājušās galvas sāpes un naktīs bieži ir trauksme un bezmiegs. Tādēļ Dr. Gulbe Kristīnei ir nozīmējusi vizīti pie neiroloģijas Dr. Ilzes Seržantes. Kopš bērnības galvas sāpes ir. Bērnībā viņas bija daudz stiprākas, tagad nē. Viņas ar gadiem tā kā mazinās, biežums un arī stiprums. Teiksim, ja šobrīd tas stiprums ir, ja mēs pēc sāpju skalas skatāmies no 1 līdz 10 ballēm uz cik uz kādām 3. Šobrīd būtu 3, 4 apmēram. Stiprāks viņas nekad nav. Nē. Citas hroniskas saslimšanas nekādas nav, teiksim. Nē. Tagad paskatīsimies, kāda ir kakla un galvas asinsvadi ar ultrasonogrāfijas metodi. Izmeklējuma laikā ārsts izvērtē galvas un kakla asinsvadu stāvokli un sniedz informāciju par izmeklējuma rezultātiem. Asinsvadu sieniņa miega artērijās ir normāla biezuma. Plūsmas ātrumi, virzieni un arī plūsmas spektrs ir normāls.
Lai izvērtētu Kristīnas vispārējo veselības stāvokli pēc ultrasonogrāfijas apskates, dr. Ilze Seržanta veic neiroloģisko apskati, iepazīstas ar Kristīnas jau iepriekš veiktajiem izmeklējumiem un sniedz turpmākās rekomendācijas. Ja mēs runājam par asinsvadiem kakla daļā, es neredzu nekādas izmaiņas vai kaut kādas sarežģījumus, bet galvas daļā mums mazliet ir asimetriska plūsma. Tā plūsmas atšķirība ar ultrasonogrāfijas metodi īsti nav izšķirama. Kāpēc tieši tā ir? Varbūt tas ir tīri, kad asinsvadiņš ir iedzimti plašāks. Jums ir pavisam nesen veikta magnētiskā rezonanse galvas smadzenēm, kā arī elektroencefalogrāfijas izmeklējums. Ņemot vērā elektroencefalogrāfijas izmaiņas, es jums pakuriģēšu terapiju. Jādomā, ka tad arī jums nakts mošanās vairāk netraucēs. Pati konsultācija pie neirologa noteikti bija ļoti vērtīga, interesanta, un visi tie padomi, ko man deva neiroloģi, bija noderīgi, un es tos noteikti turpmāk arī ievērošu. Šis izmeklējums noteikti man noderēs turpmāk. Kristīnai bieži krīt ciet auss. Tas rada nopietnu diskomfortu, tādēļ Kristīnai ir rekomendēta vizīte pie lora speciālistes, dakteres Ineses Krūmiņas. Klausos, kādas jums ir sūdzības? Pamata sūdzības jau vairākus gadus tas ir, ka man krīt ciet auss. Tika taisīta deguna operācija, it kā domāju, ka izlīdzinās to degunu starpsienu, un varbūt tas palīdzēs šai problēmai. Nepalīdzēja. Tikai kreisā auss? Pārsvarā tikai kreisā. Lai viņi dabūtu vaļā, es liecos vai nu uz leju galvu noliecu, vai spieži ciet degunu, un tad kaut kā, un tas jau ir vismaz 3 gadi. Tā es mokos ar viņu. Bet vai jūs pamanījāt, ka fiziska slodze pastiprina auss aizkrišanu ciet? Ātra skriešana. Ja tiešām tāda izteikti fiziska slodze, tad jā. Jūs esat mēģinājis, ka auss aizkrīt ciet, ka jūs apguļaties, paceļat kājas gaisā un auss atnāk vaļā? Ja es apguļos, es neceļu pat kājas gaisā. Pietiek ar apgulšanos vien, tad viņa uzreiz ir vaļā. Man nevar neviens palīdzēt. Es pie osteopāta pat jau sāku staigāt, lai dabūtu to ausi vaļā. Es nezinu, ko vēl darīt. Tas ir mežonīgs diskomforts. Vai troksnes ausī? Jā, abās ausīs. Augsta frekvence. Mēs runājam par tādu elektrības fīkšanu. Jā. Viņš ir patstāvīgs? Jā. Vai jums bieži sāp galva? Bieži nē, bet ir, kas sāp. Vai, kas sāp galva, ir kāda noteikta vieta? Pakausis. Vairākus pakausi noteikti. Kāds jums ir asinsspiediens? Normāls. Pēc sarunas dr. Ines Krūmiņa uzsāk Kristīnas izmeklēšanu. Tiek apskatīts deguns, aizdeguna, ausis, balssaites. Tā kā Kristīnas problēma ir komplicēta, dakteri veic papildus izmeklējumus. Bet deguns elpo labi pareizi, jo deguns ir ļoti smuks. Ir kaut kāda starpība. Vai jūs dzirdat vienā? Šeit ir kā stiprāk, nedaudz varbūt stiprāk. Jums ir veikta audiogramma, dzirdes pārbaude, bet es vēl veikšu timpanogrammu. Tā būs vēl viens izmeklējums. Nesāpīgs. Timpanogramma ir izmeklēšana, par ko mēs domājam, lai novērtētu bungdobumu, bumplēvītes kustīgumu un arī daļēji eistāhija kanāls, kā strādā. Tas ir kanāls, kas savieno ausi ar degunu. Tad jūs vienkārši klausaties, neko nevajag teikt, komentēt. Ja? Labi. Un aparāts darīs savu darbiņu. Kad visi nepieciešamie izmeklējumi ir galā, daktere apskata Kristīnas izmeklējuma rezultātus, arī kakla un galvas ultrasonogrāfijas izmeklējuma rezultātus un sniedz savu redzējumu, kā turpmāk risināt esošo veselības problēmu. Saliekot kopā visus izmeklējumus, es tomēr nosliecos uz to, ka jums ir problēma ar apasiņošanu, ka jūsu iekšējai ausī pietrūkst skābekļa, un tāpēc viņas sīc, un tāpēc viņas šatāt aizkrīt ciet. Redziet, jums jau anatomiski kreisā vertebrāla artērija ir šaurāka. Jūs tāda esat, ja? Jums obligāti vajag stimulēt šo asins plūsmu. Tā ārstnieciskā vingrošana, kas palīdz audzēt muskuļus, dziļos muskuļus kaklam. Un tad mēs to galvu turam, un mums visam ir vieglāk. Ir tīpaši, ja jums diena tiek pavadīta piespiedu pozā, jums noteikti ar to jānodarbojas. Ļoti labi šiem cilvēkiem ir arī norūdīšanās. Ja? Tātad, teiksim, peldēt ļoti labi. Ja? Jo šobrīd, skatoties jūs, es jums tādu ausu kakla deguna lietu es neatrodu. Deguns elpo brīvi, un audiometrijā, skatoties, dzirde jums ir laba, bet augstā frekvence jums krīt drusciņu uz leju.
Tas ir spazms, asinsvadu spazms abās pusītēs. Un ja jūs sāksiet vingrot, cītīgi visu savu dzīvi, norūdīties, atpūsties, jums būs labi. Jo jūs esat garā kakla īpašniece. To jau, ka jūs ienākat, to var redzēt. Jā, un tas ir skaisti, to sauc par gulbja kaklu. Jā, bet viņam ir īpaša aprūpe. Tiešām paldies jums! Tas man ļoti daudz nozīmē. Man bija ļoti ilgstoša problēma ar auss krišanu ciet un tieši ar dzirdi ar auss problēmām. Jā, man deva ļoti vērtīgu padomu un izrādījās, ka tas ir daudz vienkāršāks nekā es līdz šim biju konsultējusies pie citiem speciālistiem, kā arī jau veikusi operāciju. Jā, šī bija ļoti vērtīga konsultācija. Es jau šobrīd vingroju, eju pie fizioterapeita tieši uz ārstniecisko vingrošanu un noteikti to darīšu daudz aktīvāk. Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS. Jau kopš pusauģa gadiem Kristīnas lielākā problēma ir sejas akne. Lai to uzveiktu un atrastu labākās ārstniecības iespējas, Kristīna dodas uz skaistumu klīniku 4. dimensija. Kristīna atzīst, ka šo brīdi ir gaidījusi ilgi un ar lielu nepacietību. Satraukums noteikti nē, varbūt tikai tādas pozitīvas sajūtas, jo es saprotu, ka tas būs noteikti kaut kas vajadzīgs, kaut kas labs un neko sliktu noteikti man neviens nedarīs. Es vismaz tā ceru. Sagaidu, kad es būšu skaista. Labdien, Kristīne! Dosimies uz procedūru kabīni. Ļoti patīkami. Pirms ārstniecības uzsākšanas sākotnēji Kristīnai tiks veikta sejas diagnostika. Šodien mēs veiksim sejas diagnostikas procedūru, lai labāk varētu noteikt turpmāko terapiju, ārstēšanas metodes un visas vajadzīgās lietas. Un tādēļ mums vajadzēs veikt nelielu fotosesiju par godu šim jaukiem notikumam. Jauki. Sejas diagnostikas procedūras laikā ar speciālu filtru palīdzību tiek nofotografēta seja pretskatā un profilā, un ar datorprogrammas palīdzību tiek izanalizēti iegūtie dati. Ar programmas palīdzību var iegūt precīzas ziņas par ādas stāvokli, piemēram, noteikt grumba daudzumu, asins kapilāru stāvokli, zemādas kolagēna stāvokli, pigmentāciju un daudz ko citu. Būtiski ir arī tas, ka diagnostikas laikā tiek uzrādīts pacienta ādas bioloģiskais vecums. Tad mūsu jaunajā programmā ir iespēja arī detalizēti apskatīt sejas ādu 3D formātā. Mēs varam pievilkt tuvāk vai atsevišķi izdalīt kādu noteiktu rajonu un saprast jau pavisam lielākā palielinājumā. Un, protams, kas ir pats galvenais, šie dati tiks saglabāti datorā, un kad mēs būsim veikušas visas mums nozīmētās procedūras un pasākumus, mēs nāksim uz atkārtotu diagnostiku un varēsim salīdzināt, kā tad būs šie plusi un kāds būs tas kopējais ieguvums, ko mēs atkal ieraudzīsim datorā ar pozitīvām un negatīvām līknēm pie katras mūsu skaistās bildes klāt. Kad dators ir veicis nepieciešamo analīzi, Ilze Atstiņa informē Kristīnu par iegūtajiem rezultātiem. Pilnīgi skaidri izkristalizējās divas lietas. Tā ir pora un ādas taukainība. Tad paplašinātas poras ar visu no tā izrietošajām sekām. Un noteikti tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ griezāmies mūsu klīnikā, jo noteikti gribās uz pavasari mazliet uzlabot to sejas ādas toni. Un visas mazās negantības, kas ir parādījušās uz sejas, ar viņām arī tikt galā. Kā mēs redzam pēc analīzēm, lielākā daļa ir ar pozitīvu dinamiku. 28 gadi nav tas kritiskākais laiks, kad nevarētu tikt galā ar ļoti daudzām problēmām. Ir dažas, kur mēs esam iebraukuši mīnus zonā, bet tās būs tās jaukās lietas, ar kurām mēs noteikti tiksim galā. Tās visas poras nozīmē kaut ko sliktu, jā? Nē, šī gadījumā tas nenozīmē sliktu, jo tas, ka cilvēkam ir poras, tas ir dabisks process, tā ir ādas fizioloģija, anatomija, tā ir viņas uzbūve. Bet mūsu gadījumā, ko mēs gribētu? Mēs gribētu, lai viņas būtu mazliet kompaktākas, lai ādiņa būtu gludāka, lai viņas tik enerģiski neizdalītu sekrētu ādas virsējā kārtā, lai nebūtu šis te spīdums, ko mēs šī analīzē redzam. Un, protams, kad mēs gribētu, lai visas šīs lietas rētas pēc iekaisuma procesiem, kurus mēs redzam, mēs, protams, arī no viņiem gribētu tikt vaļā. Pirmais mūsu gājiens būs pie dakteres Rones, lai sakārtotu pores un iekaisuma procesus uz ādas. Un tas būs jaunais Almas harmonijas lāzers. Un rīt Kristīna gaidu uz procedūru, kurā mēs tad
cīnīsimies mazliet tālāk, jau mazliet nopietnākā veidā nekā šodien šeit. Dr. Rona izdarīs mums vienu lielu lēcienu uz priekšu. Mēs, kā saka, noslīpēsim tās pārējās nianses. Ir pienācis brīdis, kad Kristīna dodas uz vizīti pie doktoras Māras Ronas Kupferes. Vizītes sākumā Kristīna sniedz informāciju par savu problēmu. Pusaudža gados bija putītes, vienkārši es tam nepievērsu pārāk lielu uzmanību. Un tagad jau vēlāk viņas tās putītes pārveidojās par iekaisumiem. Vai jums traucē arī ādas taukainība? Viņi ir pastiprināti taukainis, un es patiesībā nezinu, kā kopt savu ādu. Ņemot vērā faktu, ka Kristīna jau ilgstoši ir centusies atrisināt savas sejas ādas problēmu, bet tam ir bijis īslaicīgs rezultāts, doktora Kristīnai rekomendē veikt jaunākās paaudzes lāzeru procedūru. Lāzeri bieži vien saistās tikai ar estētiku, bet tā tas nav. Šobrīd ir jauns lāzers, kas ir orientēts vairāk medicīniski un ārstē šos tauku dziedzerus, kas ir palielināti, kas pastiprināti darbojas un ap kuriem krājās pārlieku daudz mikrobu. Un šī lāzera iedarbība palīdz tos tauku dziedzerus, kas ir pārāk lieli un strādā nepareizi samazināt. Seanss parasti tiek veikta ar 2, 3 līdz 4 nedēļu intervālu atkarībā, cik aktīvs un smags ir šis process. Cik reizi ir jānāk uz šādu procedūru, lai kaut kāds tiešām tas efekts būtu minimālais ir 3-4 reizes. Tas tāds jebkuram lāzerim. Tas arī ir tas atskaites punkts, lai saprastu, vai ir jāturpina šīs procedūras vai jāpāriet uz citu ārstēšanas veidu. Dr. Rona Kupfere uzsver, ka šī jaunākās paaudzes lāzera tehnoloģija dod iespēju viena seansa laikā atrisināt daudzas problēmas, atbilstoši katra klienta risināmai problēmai un zonai, kur tiek veikta procedūra. Bieži vien, ja cilvēkam ir arī citas problēmas, kā paplašināt asinsvadi, krunciņas vai pigmentācija, tad pateicoties šim jaunam lāzerim, mēs varam arī vienā procedūras laikā sakombinēt šīs fotorejuvinācijas lāzera galvas ar aknu galvām un tādā veidā ietekmēt ļoti daudz problēmas uz ādas. Ir pagājušas aptuveni 10 līdz 15 minūtes un procedūra ir galā. Kristīnai ir paaugstināts ādas jūtīgums. Doktori uzsver, ka lielākajai daļai pacientu procedūra ir viegli panesama. Tomēr teiciens skaistums prasa upurus ir patiesa, jo Kristīnas gadījumā jau 2 nedēļu laikā būs iespējams redzēt būtiskus ādas uzlabojumu rezultātus. Un tas ir pats galvenais. Procedūra bija nedaudz sāpīga, bet visnotaļ doktora Rona stāstīja, cik tā ir laba, cik tā ir pozitīva un rezultāts būs brīnišķīgs. Tādēļ es gaidu brīnišķīgo rezultātu. Ir pienākusi nākošā diena, un Kristīna ir ieradusies atkārtotā vizītē pie Ilzes Atstiņas, lai veiktu relaksējošu un maigu sejas ādas procedūru. Ceru, ka vakardienas procedūra nav jūs nobiedējusi, un mēs varam ķerties klāt pie nākošās procedūras mūsu procedūru plānā, un tā būs skābju procedūra. Skābju procedūra ar glikolu-skābes pīlingu ir šobrīd jaunākā inovācija sejas ādas dermatoloģijā, kura ievērojami uzlabo problemātisku sejas stāvokli un ir lieliski kombinējama ar jaunākās paaudzes lāzera tehnoloģijām. Mēs izvēlējāmies glikolu-skābes pīlingu no daudziem pieejamajiem mūsu jaunajā produktu klāstā, taisni ar domu, lai pēc iespējas labāk kombinētu šīs procedūras kopā ar lāzeru procedūrām. Šī gadījumā mūsu noteicošais faktors bija farmakoloģiskā ražošana, tātad ļoti medicīniski pieeja šai jautājumu risināšanai. Un, protams, personīgi pakonsultējāmies ar Madonnu. Arī viņa ir šīs kosmētikas piekritēja un lietotāja. Kosmētikas līnija ir jauna un efektīva inovācija cīņā ar sejas ādas estētiskajām un dermatoloģiskajām problēmām. Lai veiktu speciālistu apmācību Latvijā, bija ieradusies speciālistu delegācija no Spānijas, kura veic dermatologa apmācību un sniedz profesionāls ieteikums dažādu ādas problēmu risināšanā. Šādu procedūru vēlams ir veikt atkārtot, bet šī gadījumā nav atrunātas konkrēti skaitļi un cipari. Mēs vienmēr skatāmies uz katru pacientu individuāli. Un ja ir vēl šī brīnišķīgā kombinācija kopā ar kādām nopietnākām lāzeru procedūrām, tad, protams, mēs attiecīgi vai nu samazināsim vai pavairosim attiecīgo skābju procedūru skaitu.
bet galvenais tas ir rezultāts. Un mēs strādājam, lai šis rezultāts būtu skaists, noturīgs un lai mums būtu otra Madona. Procedūra bija ļoti patīkama, nekādu nepatīkamu izjūtu nebija noteikti. Jūtos ļoti svaiga, ļoti skaista, ļoti apmierināta ar visu. Ļoti patika. Nepieciešamie izmeklējumi un procedūras nu ir galā, un Kristīna ir gatava doties uz noslēdzošo vizīti pie ģimenes ārstes dakteres Jolantas Gulbes. Skatoties jūsu asins analīzes bioķīmiskos rādītājus, jāsaka, ka atradne ir pilnīgi normas robežās. Nekādas novirzes no normas nav. Vienīgais, ko es varētu jums rekomendēt par vairogdziedzera hormoniem, nedaudz varētu teikt, ka ir virs normas robežas, nedaudz, ja? Bet pārējie hormoni ir labi. Līdz ar to rekomendācija, ka pēc kāda laiciņa, 3-4 mēnešiem, jūs pārbaudat vēlreiz vairogdziedzera hormonus. Vai šie vairogdziedzera hormoni, viņi draud ar kaut kādu bīstamību, ja viņi ir paaugstināti? Jā, vairogdziedzerim ir ļoti liela nozīme mūsu organismā, jo tas izdala svarīgus hormonus. Tā ir endokrīnā sistēma. Un līdz ar to, tiklīdz kā parādās kāda novirze no normas laboratorijas, mēs ārsti vēršam jums uzmanību un brīdinam par to un kontrolējam. Ja? Sarunas laikā Kristīna vērš dakteres uzmanību, ka visas dzīves garumā ir satraukusies par savu ķermeņa masas indeksu. Proti visu laiku ir bijis samazināts svars. Arī šajā situācijā daktera Gulbe Kristīnai sniedz zināmas ieteikumus. Ēdot, jūs varat pieņemties svarā, bet ja jūs nepieņematies, ja, tad nav lieki jāforsē un savam organismam dot papildus slodzi tikai dēļ viena iemesla, lai jūs pieņemtos svarā. Kas ir būtiski? Nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, jo kas mums vēl svaru palielina? Muskuļu masa. Muskuļu masu gan var palielināt tieši ar fiziskiem vingrojumiem. Ja? Daktari bija ļoti atsaucīgi, ļoti zinoši. Visu paskaidroja, ko es vēlējos uzzināt vairāk. Un jā, es esmu ļoti apmierināta. Visi iegūtie izmeklējuma rezultāti tiek nodoti Kristīnai un saglabāti datubāzē, lai, ja gadījumā Kristīna veiks savas veselības stāvokļa izvērtēšanu pēc gada, speciālistiem būtu pieejama iepriekš iegūto izmeklējumu vēsture, kas neapšābām atvieglo situāciju gan ārstiem, gan arī pacientam. Skatītāji, mēs esam atpakaļ studijā. Sveiki, Kristīna! Sveiki vēlreiz! Pastāsti, kā tev ir gājis šajā laikā? Man ir gājis tik daudzveidīgi, tik interesanti. Esmu ļoti apmierināta ar visu, kas ar mani ir noticis. Pastāsti par to nedaudz vairāk. Esmu bijusi pie dažādiem ārstiem, pie dažādiem speciālistiem. Ar mani ir notikušas gan patīkamas lietas, gan varbūt netik patīkamas, bet noteikti ļoti noderīgas. Nu tad sāksim ar to patīkamo. Ar to patīkamo. Tātad esmu bijusi pie kosmetologa uz sejas procedūrām. Kā var redzēt, mana seja ir kļūsi skaistāka, daudz vienmērīgāka, izlīdzinātāka. Esmu bijusi pie ļoti noderīgiem speciālistiem, pie neirologa Lora, kurš man spēja palīdzēt ar to problēmu, par kuru mēs sākotnēji runājām, par ausu skrišanu ciet. Kā izrādījās, šo problēmu ir iespējams atrisināt ļoti vienkāršā veidā, kas man bija patiesībā pārsteigums. Pat man ir nepieciešama tikai vingrošana, ārstnieciskā vingrošana un rūdīšanās, teiksim tā. Man viennozīmīgi bija ļoti vērtīgas visas šīs konsultācijas, kuras man tika dotas. Es domāju, ka Kristīnīte saistībā ar tavu sejas ādu, manuprāt, tas ir tikai sākums. Jā, protams. Jā, ir skaisti un labi, un es domāju, ka būs vēl labāk, jo tu noteikti ievēros ārstu rekomendācijas, vai ne? Jā, noteikti. Es arī domāju turpināt šo ārstēšanās kursu. Nu, ko brīnišķīgi, es tev apsveicu, tu izskaties ļoti labi. Paldies, es zinu. Lai tev jauks šis pavasaris. Paldies, jums tāpat. Un skaista vasara. Paldies. Nu, ko skatītāji, man prieks, ka mēs spējām palīdzēt Kristīnai. Ja arī jums ir kāda veselības problēma, kur jūs vēlaties atrisināt, tad rakstiet uz e-pastā redzamo adresi. Un tiekamies jau studijā.